Aleksandrs Dimā, tēvs, grāfs Monte Cristo, lasa Aivars Bogdanovičs. Precību nodomi. Dienu pēc attēlotās skata, ap to stundu, kad Debrē kungs citkārt uz biroju braukdams mēdza piebraukt pie baronietes, viņa vieglie rati neparādījās pagalmā. Turpat ap to laiku Danglāra kundze lika izjūgt un pati izbrauca. Banķieris aiz kāda loga aizskara sēdēdams bija jau to gaidījis un pavēlēja viņam tūlīt paziņot, kad baroniete atgriezīšoties. Pagāja tomēr 2 stundas, kamēr viņa pārbrauca mājās. Tad arī barons pats pavēlēja sev aizjūgt zirgus un devās uz parlamentu, kur tika ierakstīties jaunājā listē, lai turētu runu par budžetu. Līdz tam viņš bija lasījis vēstules, viņa seja bija aizvien vairāk aptumšojusies, viņš bija skatījis un skaitījis, bet tikai zaudējumi bija gaidāmi. Viņš bija arī paņēmis pie sevis majoru Kavalkantī, kurš bija nācis veikala dēļ. Pasēdes laiku parlamentā Danglārs bija ļoti nemierīgs, runāja pret ministru un bija sevišķi godīgs. Parlamentu atstādams viņš lika braukt uz Elizejas laukiem 30. Monte Cristo gan bija mājās, bet neviens, un banķierim vajadzēja dažus acumirkļus gaidīt. Pa šo laiku atvērās durvis, kāds priesteris ienāca, sveicināja un iegāja iekšējās istabās. Drīz pēc tam iznāca Monte Cristo. Atvainojiet, mīļais baronkungs, viņš teica, bet viens no maniem draugiem, abats Buzonī, nu pat iebrauca Parīzē, mēs ilgi nebijām redzējušies, un es nevarēju viņu tūdaļ atstāt. Es ceru, ka jūs mani atvainosiet, ka tādēļ liku jums gaidīt. Nekas, teica Danglārs. Es apciemoju, man biju izvēlējies neīstu laiku un tūdaļ atkal aizēju. Nebūt nē, es lūdzu jūs apsēsties, teica Monte Cristo. Bet, mans Dievs, kas jums skait, jūs izskatāties noraizējies. Tiešām jūs mani izbiedējat. Jo liela kapitālista bēdas ir līdzīgas komētai, kas norāda uz lielu nelaimi visai zemē. Kas man kait? Mani kopš dažām dienām vajā nelaime. Ak, mans Dievs, teica Monte Cristo. Jums bijusi kāda neizdošanās biržām? Nē, no tās es esmu dziedēts. Vismaz uz dažām dienām. Tagad ir kāds bankrots pasludināts Triestā. Tiešām? Un vai jūs bankrotētājs nav Giacomo Manfredi? Jā, tas pats. Iedomājieties jau. Tam vīram jau sen gadiem ar mani veikals. Par 90,000 frankiem. Nekad nav gadījusies kāda pārēķināšanās, kāds kavējums. Tas vīrs maksāja, kā princis maksāja, un piepēc tas vīrs bankrotējis. Vai tiešām? Tas ir nedzirdēts gadījums. Es dabūju atpakaļ vekseli par 600,000 franku nesamaksātu. Jā, vēl vairāk. Man ir no viņa prasījums par 400,000 franku, kurš viņam bija jāmaksā šo mēnesi caur kādu šejienes Parīzes korespondentu. Šodien ir 30. Es aizēju naudu saņemt, korespondents ar savu banku pazudis. Turklāt vēl mana spāņu papīra nelaime. Lielisks mēneša slēgums. Bet vai šie spāņu notikumi jums patiešām atnes kādus zaudējumus? Protams, 700,000 franku vairāk nekā.
Velns, nu kā tas varēja jums gadīties tādām vecām lietpratējām? Ai, tur vainīga man sieva. Viņa tic sapņiem. Bija nosapņojusi, ka Dons Karlos atgriezies Spānijā. Nu, gan es neesmu zaudējis, bet viņai ir arī sava pastāvīga kase. Bet, kad sieva zaudē 700,000, tad vīrs to arī līdzi mana. Bet vai tad jūs par to nekā nezinājāt? Visa Parīze par to runāja. Nu, varbūt, ka es dzirdēju par to, bet man biržas lietas ir tik svešas. Jūs nekad biržā nespekulējat? Es? Ai, kā lai es pie tā nāku, kad man paša lietu kārtošana dara tik daudz rūpju. Tad jau man būtu jātur bez viena nama pārvaldnieka vēl vesels pulks komiju. Bet kā tad tur bija ar to Spāniju? Man šķiet, ka nevien baronietes kundze nosapņoja Dona Karlos atgriešanos, bet ka par to runāja arī avīzē. Nu, jūs ticat avīzēm, grāf? Nē, nebūt nē, bet Messenger, kā liekas, ir izņēmums, vismaz saņemot drošas telegrammas. Nu, tas jau ir tas nesaprotamākais, iesaucās Danglārs. Telegramma izrādījās par nepareizu. Tad jau jūs būsiet zaudējis kādu 1 700 000 franku, jautāja grāfs. Nu, jā? Nu, taisni tik daudz. Velns, tas jau ir krietni zaudējums priekš trešās šķiras bagātnieka, teica grāfs līdzietīgi. Trešā šķira, teica Danglārs, jusdamies pazemots. Kā jūs to domājat? Ak, es iedalu bagātnieku šādi. Pirmā šķira nāk tie, kuriem ir ievērojami īpašumi, muižas, kalnraktuves, Francijas, Anglijas, Austrijas valsts papīri, kas viss kopā ir mazākais 100 miljonu vērtībā. Otrā šķirā es lieku tādus, kuriem ir lielas rūpniecības iestādes, lieliski tirznieciski sakari, un kuru gadu ienākumi sniedzas līdz 15 miljoniem, bet kopīpašums nav mazāks par 50 miljoniem. Nu, trešā šķira pēc manis nāk tie, kuru kapitāli nes augļus no dažādām veikalu nozarēm, kur peļņa atkarājās no citu gribas vai no gadījuma, kurus kāds svešs bankrots var satricināt, kāda telegrāma izputināt, nu ar vārdu sakot tie, kuru kapitāli nav droši un sniedzas līdz 15 miljoniem. Jūsu stāvoklis nav apmēram šāds, Danglārkungs. Velns, jā, atteica banķieris. Nu tātad, turpināja Monte Cristo. Pēc 6 tādiem mēnešu noslēgumiem ir trešā šķiras bagātnieks izputināts. Teica Danglārs, vāji smiedamies. Jūs esat ļoti steidzīgs. Nu, labi, teiksim, 7 mēnešus, runāja grāfs, netraucēti tālāk. Sakiet, vai jūs kādu reizi esat apdomājis, ka 7 reiz 1 700 000 ir gandrīz 20 miljoni franku? Ne? Nu, labi. Tā, pārdomājot, veikalnieks nekad pārāk neriskētu ar savu kapitālu, jo kapitāls viņam ir tas, nu, kas citiem pašāda. Mums ir vairāk vai mazāk lepnas drēbes, tas ir mūsu kredīts, bet, kad cilvēks mirst, viņam ir tikai āda. Tāpat kā viņš atstāja veikalu, viņam paliek ne kredīts, bet savs īstais īpašums, kurš, nu, jūsu gadījumā būtu savi 5-6 miljoni.
Bet no šiem 5-6 miljoniem sava īstā īpašuma jūs zaudēsiet 2 miljonus, kuri tad mazinās tik labi jūsu īpašumu, kā arī kredīti. Tas ir jūsu āda, ir asins laidēja atvērta, un 4 reizes atkārtojot šo asins laišanu, jāiestājas nāvei. Bet, mīļais draugs, varbūt jums nauda vajadzīga, vai es varu iedrošināties jums piedāvāt? Jūs esat ļoti slikts rēķinātājs, grāf, iesaucās Danglārs, kurš nu arī bruņojās ar savu gudrību un izlikšanās spēju. Jau tagad es zaudēto naudu esmu atkal ar citām laimīgām spekulācijām atdabūjis atpakaļ. Es vienu kauju zaudēju Spānijā, man triestā bija pametumi, bet mana indiešu kara flote iegūs man miljonus, mani pionieri Meksikā uzies man zelta raktuves. Tas ir lieliski, ļoti lieliski, bet vārds paliek un pēc laika var atvērties? Nē, iesaucās Danglārs, nu jau lielīdamies kā šarlatāns, lai celtu savu kredītu. Nē, lai es varētu tik gāzt, vajadzētu valstīm iet bojā. Tas jau ir gadījums un var gadīties ar pašām lielākām valstīm, kas apņem pusi Eiropas un pusi Āzijas. Zemei vajadzētu apstāties nest augļus. Atcerieties faraona 7 liesās govis. Jeb vai jūrai vajadzētu izskaust kā faraona laikos, bet ir arī citas jūras, mani kuģi pārvērstos par karavānām. Jo labāk, Danglāra kungs, iesaucās Montekristo. Es redzu, ka esmu maldījies. Jūs esat ieskaitāms 2. šķirā. Es domāju, ka es varu cerēt uz šo godu, teica banķieris. Bet sakiet jau man, viņš piemetināja, lai novērst sarunu uz citu pusi. Ko es varētu darīt majora Kavalkandī kunga labā? Un ko tad vēl darīt? Dot viņam naudu, viņam ir vekselis pie jums, un tā kā jums šis vekselis izliekas droši, viņš man to lika šorīt priekšā par 40,000 franku, maksājams pēc uzrādīšanas. Buzonī parakstīts, jums adresēts. Jūs saprotat, ka es tādēļ tūdaļ liku šo summu izmaksāt? Montekristo paklanījās, izrādīdams piekrišanu. Nu, bet tas nav viss, teica Danglārs. Viņš pie manis atvēra kredītu arī savam dēlam. Cik tad viņš dod tam jaunajam cilvēkam, ja ļaujat jautāt? 5,000 franku pa mēnesi. To es tūdaļ domāju, ka šie Kavalkanti ir sīkstoļi. Nu, ko lai jauns cilvēks iesāk ar tik niecīgu summu, un kāds nams šo kredītu jums ir atvēris? Fancy banka Florencē, viena no drošākām. Es nesaku, ka jūs varētu zaudēt, bet visādā ziņā turieties tanīs robežās, kuras jums ir uzrādījis vecais Kavalkantī. Grāfa kungs, vai te jūs neusticaties Kavalkantīnā man? Es pret viņa parakstu dotu 10 miljonus, jo viņi pieder 2. bagātnieku šķirai. Cik vienkārši viņš turklāt uzveda šis majors, es viņu nebūtu ne par ko vairāk turējis kā par vienu vecu kareivi. Jā, tiešām, nevar viņam no sejas noredzēt, ka viņam būtu miljoni, bet tādi jau itālieši ir, vai nu līdzinās veciem žīdiem, vai spīdošiem austrumu prinčiem. Jaunais Kavalkantī izskatās daudz labāk, teica Danglārs. Jā, viņš var būt drusku pabailīgs,
bet vispār viņš man patīk. Es ļoti raizējos viņa dēļ, tādēļ, ka viņš pie manis bija nesen pēc savas iestāšanās lielajā sabiedrībā. Viņam bijis ļoti stingrs skolotājs, un viņš pirmoreiz redz Parīzi. Šie bagātie itālieši gan mēdz būt aizvien stāvādi, un precēties savā starpā arī mēdz, lai manta palikt kopā, teica Danglārs. Tā gan pa lielākai daļai dara, bet šis Kavalkanti ir oriģināls, kurš neko negrib tā kā citi. Runā pat, ka viņš tādēļ dēlu sūtīs uz Parīzi, lai šeit izmeklētu sev piederīgu partiju. Jūs tā domājat? Es esmu gandrīz pārliecināts. Un jūs esat dzirdējis runājam par viņa mantas apstākļiem? Par tiem tiek ļoti daudz runāts, tikai viena sauc viņu par miljonāru, otra saka, ka viņam nesot nekā. Un jūsu domas? Neskatieties pēc manām domām, tās ir gluži personiskas. Nu, bet kādas taču? Manas domas tās, ka visi šie senie laupītāji, dēku meklētāji, jo Kavalkanti savā laikā ir komandējuši armijas un pārvaldījuši veselas provinces, manas domas tā tad ir tās, ka viņiem miljoni, kuri vēl palikuši no sentēviem, un kuri pāriet uz viņu dēliem, ir. Pierādījums jau tas, ka viņi visi tā izdzeltējuši, kā zelts, jau sejā rēkojās. Jā, teica Danglārs, bet vai taisnība, ka viņiem nesot ne pēdas zemes īpašuma? Ļoti maz visādā ziņā. Es pazīstu tikai viņu pili Lukā. Pils, teica Danglārs smiedamies. Tas taču ir kas? Jā, un turklāt viņš to vēl izīrē finansu ministram, kamēr pats dzīvo mazā mājelē. Es jums teicu, tas cilvēks ir īsts sīkstuls. Na, jūs neglaimojat. Klausieties, es viņu tikko pazīstu. Tikai reizes 3 esmu redzējis. Visu, ko es par viņu zinu, man ir stāstījis Abats Buzoni. Vēl šorīt viņš man runāja par saviem nodomiem ar dēlu un teica man, ka viņam apnicis turēt savus fondus Itālijā, kur esot nedzīva zeme. Viņš gribot savu naudu vai no Anglijā vai Francijā labi noguldīt, bet ievērojiet labi, ka es nemazākās atbildības neuzņemos, kaut gan Buzoni ir mans draugs. Labi, es pateicos, grāf, par klientu, kuru jūs man piesūtījāt. Viņa vārds greznos manus mēnešu pārskatus. Kas sieras ar viņu lepojas? Sakiet, vai šie ļaudis saviem dēliem mēdz dot arī uz kāzām kaut ko nama ierīkojumam? Jā, to gan. Es pazinu vienu bezgala bagātu itāliešu princi, kurš saviem dēliem, kad tie precējās viņam pa prātam, deva līdzi katram pa miljonam, kamēr viņš nedeva tiem ne $3 mēnesī, kad tie gribēja precēties pret tā gribu. Var domāt, ka, piemēram, Kavalkanti dos Andrejām pāris miljoni, ja tas viņam klausīs. Ja tā būtu, sacīsim, baņķiera meita, viņš ar krietnu summu piedalītos bankā, bet ja partija viņam nepatiktu, tad naudas lāde būtu aizslēgta 9 atslēgām. Tad Andrejā varētu raudzīt, kā tikt cauri. Tam gan katra firsta nams ir atvērts, un neviena princese tam neliektu savu roku.
Nē, visi šie lielie kungi Itālijā mēdz precēt gluži vienkāršas meitenes. Bet sakiet, vai tad jums ir kāda nodoma ar Kavalkantī, ka jūs man tā jautājat? Nē, tā nemaz nebūtu ļauna spekulācija, teica Danglārs. Un jūs zināt, es spekulēju labprāt. Par jūsu jaunkundzi es nemaz nerunāju, jo jūs taču negribēsit kā Albērs nožņaudz nabaga Andrevu. Albērs maz par to bēdātu, atteica Danglārs, plecus paraustīdams. Bet es taču domāju, ka viņš jūsu meitas sadarinātais. Tas ir es un Morserfa kungs esam reizēm runājuši par šīm precībām, bet Morserfa kungs un Albērs, vai jūs nesacījāt, ka nav diez cik laba partija? Nu, mana meita jau varētu viegli atsvērt Albēru, teica Danglārs. Es esmu pārliecināts, ka Danglāra jaukundzes pūrs būs varens, sevišķi, ja telegrāfs atkal neizdarīs nekādas muļķības. Labs pūrs nebūs vienīgais, bet... Ko jūs gribējāt sacīt, baron? Kādēļ jūs uz mielastu nebijāt ielūdzis Morserfa kungu līdz ar ģimeni? Es viņus biju gan ielūdzis, bet viņiem bija brauciens uz jūrmalu, jo ārsts kundzei bija parakstījis jūras gaisu. Jā, smējās Danglārs. Tas viņai tiešām būs ļoti veselīgi. Kādēļ tā? Tas ir tas gaiss, kādu viņa elpoja jaunībā. Grāfs likās nedzirdam šo piezīmi. Tā kā Albērs nav bagāts, viņš turpināja, tad jums laikam gan patīk skaistais vārds. Es savu vārdu nemazāk mīlu, teica baņķieris. Kā tad? Teica Montekristo. Jūsu vārds cēlies no tautas un bija par greznumu barona titulam, bet, mīļais baron, jūs esat pārāk gudrs un ieskatāt, ka vecs muižnieku vārds ir vairāk vērts nekā jauns. Nu, kaut gan tādas domas arī dibinās uz aizspriedumiem. No taisni tādēļ es grāfu Kavalkantī ņemu labāk nekā Vikontu Albēru de Morserfu, ņirgājās Danglārs. Kā? Manuprāt, Morserfi ir tikpat veci muižnieki kā Kavalkantī. Morserfi? Jums ir kāda saprašana par ģērboņiem? Druski ir. Nu, uzlūkojiet manu un Morserfu ģērboni. Manējais būs drusku pamatīgāks. Kā tā? Es kaut gan neesmu dzimis barons, vismaz tiešām esmu dzimis Danglārs. Nu, bet Morserfs nav izdzimis Morserfs. Kā nav Morserfs? Nu, tiešām nav. Nu? Es esmu tiešām iecelts barona godā, kamēr viņš savu grāfa titulu pats sev pielicis. Vai tas var būt? Klausieties, mīļais grāf, teica Danglārs. Morserfs ir mans draugs. Tas ir pareizāk. Es viņu pazīstu jau gadus 30. Bet es savā tagadējā stāvoklī nekad neaizmirstu, kas es biju agrāk. Nu, tas norāda vai nu uz lielu pazemību, vai uz lielu augstprātību, piezīmē Montekristo. Nu, lūk, kad es biju vienkārši komijs, Morserfs bija vienkārši zvejnieks. Un kā viņu sauca? Fernārs Mondego. Un jūs to skaidri zināt?
Nu, laikam gan, jo viņš man diezgan zivju ir pārdevis. Bet kādēļ tad jūs gribat savu meitu dot viņa dēlam? Tādēļ, ka mēs abi, kā bagāti tikuši zemes kārtas ļaudis, esam viens otram diezgan līdzīgi. Kaut gan par viņu runā to, ko par mani neviens nevarētu sacīt. Nu, un kas tas būtu? Nekas tāpat. Pie vārda Fernands Mondego man ienāk prātā kāds pusaizmirs stāsts. Es šo vārdu tiku dzirdējis Grieķijā. Kopā ar stāstu par Alī pašā? Jā. Nu, tas arī ir tas noslēpums, iesaucās Danglārs. Un es atzīstos, ka labprāt vēlētos zināt, cik šajā stāstā ir taisnības. Nu, to jau viegli uzzināt. Kā tā? Jums laikam ir veikaldarīšanas Grieķijā, varētu būt, piemēram, arī Janīnas pilsētā. Jā? Jā? Nu, rakstiet tik savam korespondentam un pieprasiet, kādu lomu izrādīja francūzis vārdā Fernands Mondego lietā ar Alī Tebelinu. Jums taisnība, teica Danglārs pieceldamies. Vēl šodien pat es rakstīšu. Dariet vien tā. Jā, tūlīt. Un kad būsiet ievācis vajadzīgās ziņas, es jums pasacīšu. Es jau iepriekš pateicos par to. Danglārs atvadījās un aizbrauca.